Mihails Ende bezgalīgais stāsts. Trīs maģiskie vārti. Engivuks ar Atreju atgriezās pie gnomu alas. Fuhurs joprojām gulēja dziļā miegā. Vecā Urgla tikmēr bija iznesusi laukā galdiņu un nokrāvusi to ar visādiem saldumiem un iebezinātiem ogu un augu ievārījumiem. Turklāt vēl tur stāvēja mazi kausiņi un kanniņa pilna ar karstu zāļu tēju. Šo ainu papildināja 2 sīki eļļas vējlukturīši. Sēdieties! Gnomu sieviņa pavēlēja. Atrejam vispirms kaut kas jāied un jāiedzer, lai atgūtu spēkus. Ar zālēm vien nepietiek. Pateicos, Atrejs atbildēja. Es jūtos jau ļoti labi. Nekādu pretim runāšanu. Urgla nošņāca. Atrastamies šeit, tu darīsi to, ko es tev likšu, skaidrs? Inde tavā ķermenī ir neutralizēta, un tātad tev vairs nav jāsteidzas manuzēt, tev ir tik daudz laika, cik tu gribi, tāpēc droši atlic nekādu brītiņu. Runa nav tikai par mani, Atrejs iebilda. Bērnišķīgā ķēzariene guļ uz nāves gultas, varbūt jau tagad, kuru katru mirkli var izšķirties viņas liktenis. Blēņas, mazā večiņa norūca. Ar steigu vispār neko nevar panākt. Apsēdīs, paēd, pādzer, vai klausīsi? Labāk piekāpies, Engivuks pačukstēja. Man jau ir pieredze ar šo sievu. Ja viņa ko ieņēmusi galvā, tad tur nav nekas līdzams. Turklāt mums abiem par daudz ko jāaprunājas. Atrejs sakrustojas kājas, apsēdās zemē pie sīkā galdiņa un sāka ēst. Pie katra malka un katra kumosa viņam patiešām likās it kā zeltaina, silta dzīvība ieplūst viņa dzīslās un muskuļos. Tikai tagad zēns manīja, cik daudz spēku bija zaudējis. Bastiānam saskrēja sieklas mutē. Viņam piepeši šķita, ka sajūt gnomu pusdienu smaržu. Bastiāns ošņājās visapkārt, taču tās, protams, bija bijušas vienīgi iedomas. Vēders skaļi kurkstēja, viņš to vairs nespēja izturēt un izņēma atlikušo sviestmaizi un ābolu no somas un apēda tos. Pēc tam Bastiānam kļuva mazlietiņ labāk, kaut arī viņš ne tuvu nejutās paēdis. Tikai tad zēns atskārta, ka tā bijusi pēdējā maltīte. Šī atziņa viņu nobaidīja. Viņš centās par to vairs nedomāt. Kur tu esi dabūjusi visus šos smalkos ēdienus? Atrejs vaicāja Urglai. Jā, dēliņ, viņa sacīja. Daudz jāskred apkārt, daudz, lai atrastu īstās zālītes nogus, bet viņš, šis cietpauris Engivuks, grib dzīvot tieši šeit. Savu svarīgo studiju dēļ. Kā lai dabū ēdienu galdā, tas viņu neinteresē. Sieva, Engivuks cienīgi aizrādīja. Ko tu saproti no tā, kas ir un kas nav svarīgi? Paemalā un ļauj mums aprunāties. Urgla sabozusies nozuda mazajā alā un ņēmās tur šķindināt visādus traukus. Lai iet, Engivuks pačukstēja. Viņa ir labs, vecs cilvēks, tikai reizēm viņai kaut kas jāpapurpina. Klausies, Atrej, es tev tagad šo to paskaidrošu par dienvidu orakulu, tas tev jāzina. Nokļūt līdz Ujulalēnai būt nav tik vienkārši, tas ir pat ļoti grūti. Taču es negribu tev lasīt zinātnisku lekciju, varbūt būs labāk, ja tu uzdosi jautājumus, citādi es pārāk izplūstu sīkumos. Tātad jautā. Labi, Atrejs sacīja. Kas vai kurš ir Ujulala? Sasodīts! Engivuks norūca un zvērojošām acīm sadusmots paskatījās zēnā. Tu jautā tieši kā mana veča. Vai tu nevari iesākt ar kaut ko citu? Atrejs padomāja un tad vaicāja.
Sfinkses un lielie klinšu vārti, kurus tu man parādīji, vai tā ir ieeja? Jau labāk, Engivuks atbildēja. Tā mēs tiksim tālāk. Klinšu vārti ir ieeja, bet tiem seko vēl 2 citi vārti, un tikai aiz 3. dzīvo Ujulala. Ja vispār var teikt, ka viņa dzīvo. Vai tu pats pie viņas kādreiz jau esi bijis? Ko tu iedomājies? Engivuks attrauca atkal jau mazliet sadrūmis. Es galu galā strādāju ar zinātniskām metodēm. Esmu savācis visu informāciju no tiem, kas tur bijuši. No tiem, saprotams, kas atgriezušies. Ļoti svarīgs darbs. Nedrīkstu atļauties personisku risku. Tas varētu kaitēt manam darbam. Saprotu, atreiz sacīja. Un ko tad nozīmē šie 3 vārti? Engivuks piecēlās, sakrustoja rokas aiz muguras un sāka staigāt šurpu turpu, skaidrodams. Pirmos sauc lielie noslēpuma vārti, otros sauc burvju spoguļa vārti un 3. sauc vārti bez atslēgas. Savādi, atreiz viņu pārtrauca. Cik vien tālu es varēju redzēt, aiz klinšu vārtiem nebija nekas cits, kā vien tukšs līdzenums. Kur tad ir šie pārējie vārti? Mieru, Engivuks noteica. Ja tu mani nemitīgi pārtrauksi, es nespēšu neko paskaidrot. Viss ir ļoti sarežģīti. Klausies, 2 vārti uzrodas tikai tad, kad esi ticis cauri 1, un 3, kad aiz muguras ir 2, un Ujulala tikai tad, kad esi ticis cauri 3. Pirms tam no tā visa nav nekā, vienkārši nav, vai saproti? Atreiz pamāja, tomēr atzina par pareizāku klusēt, lai gnomu no jauna neaizskaitinātu. Pirmos lielos noslēpumu vārtus tur redzēja teleskopā, arī abas sfinkses. Šie vārti vienmēr stāv vaļā, pats par sevi saprotams. Tiem jau nemaz nav vēramo daļu, un tomēr neviens netiek cauri, tikai... Te Engivuks pacēla augšā sīko rādītāju pirkstiņu. Tikai ja sfinkses aizver acis. Un vai zini kāpēc? Sfinkses skatiens ir pavisam kas cits nekā jebkuras citas būtnes skatiens. Mēs abi un visi pārējie ar savu skatienu kaut ko uztveram. Mēs redzam pasauli, taču sfinksa neko neredz. Viņa savā ziņā ir akla. Toties viņas acis kaut ko raida. Un kas ir tas, ko viņas acis raida? Visas pasaules noslēpumi. Tāpēc arī abas sfinkses nemitīgi skatās viena uz otru, jo sfinkses skatienu spēj izturēt tikai cita sfinksa. Un tagad mēģini iedomāties, kas notiek ar to, kas vienkārši uzdrošinās iet vidū starp abu skatieniem. Tas uz vietas sastingst un nespēj vairs pakustēties, pirms nav atminējis visas pasaules mīklas. Lūk, tādu nabadziņu atliekas, nonācis tur, tu redzēsi. Bet vai tu neteici, atreiz ieteicās, ka viņām dažkārt jāaizver savas acis, vai viņām nav reizēm jāguļ? Jāguļ! Engivuks kratījās smieklos. Vai manu dienīt sfinksa un gulēšana? Nē, patiešām nē. Tu nu dien esi zēns, kas neko nesaprot. Un tomēr tavs jautājums nav gluži aplams. Tas pat ir mērķis, uz kuru vērsti mani pētījumi. Dažam labam tuvojoties, sfinkses aizver savas acis un izlaiž viņu cauri. Jautājums, kuru vēl līdz pat šim brīdim neviens nav noskaidrojis, ir tāds, kāpēc viņas vienus izlaiž, bet citus nē? Jo nekādā ziņā nav tā, ka sfinkses, piemēram,
gudros, drosmīgos, labos laistu garām, turpretī dumjajiem, gļēvajiem, ļaunajiem aizšķērsotu ceļu. Jā, tavu brīnumu pats savām acīm esmu novērojis, un nereizi vien. Un viņas tieši nezin, kādam muļķa plānprātiņam vai nekrietnam blēdim ir ļāvušas iziet cauri. Turpretī krietnākie un gudrākie ļaudis bieži vien gaidījuši mēnešiem ilgi, un visbeidzot neko nepanākuši griezušies atpakaļ. Šķiet, ka nozīmes nav arī tam, vai kāds grib nonākt orakulā aiz posta un nedienām, vai tikai sadomājis izmēģināt laimi, jo kāpēc. Un tavi pētījumi, atreiz vaicāja, vai tie nav devuši nekādu pieturas punktu? Engivuks tūliņ atkal atguva savu dusmās sprēgājošo skatienu. Vai tu klausies vai neklausies? Es taču nu pat sacīju, ka to līdz pat šim brīdim vēl neviens nav noskaidrojis. Es, protams, gadu gaitā esmu izstrādājis dažas teorijas. Sākumā domāju, ka izšķirošie kriteriji, pēc kuriem sfinkses vērtē, varētu būt noteiktas ķermeņa pazīmes, lielums, skaistums, stiprums vai kas tāds. Taču drīz vien biju spiests no šā uzskata atteikties. Pēc tam mēģināju konstatēt noteiktas skaitļu kopsakarības, piemēram, ka no 5 vienmēr 3 netiek ielaisti, vai arī, ka atļauju ieiet gūst tikai tie, kuriem ir pirmskaitļi. Attiecībā uz pagātni šis modelis šķitās pareizs, turpretī prognozējot, tas absolūti nederēja. Par šo laiku esmu nonācis tādos ieskatos, kā sfinksu lēmums ir cauri un cauri nejaušs, un tam vispār nav nekādas loģikas. Taču mana sieva apgalvo, ka šāds spriedums esot zaimojošs un turklāt fantāzijas pasaulē nepieņemams, un tam vairs nesot nekā kopīga ar zinātni. Atkal to ar savām muļķībām! No alas atskanēja gnomu sieviņas šķēndēšanās. Galvenējies būtu, cik tev vispār to smadziņu galvā un tās pašas sakaltušas. Tāpēc tu iedomājies, ka spēj tādus liels noslēpumus vienkārši noliegt, vecais plānprāti. Nu, tu dzirdi? Engivuks nopūsdamies sacīja. Un nelēma ir tā, ka viņai taisnība. Bet bērnišķīgās ķēzarienes amulets, atreiz vaicāja. Tu domā, ka viņas to nerespektēs, galu galā arī viņas ir fantāzijas pasaules radības. Jā, Engivuks atteica, pašūpodams savu galviņu ābola lielumā. Tikai tam nolūkam sfinksām vajadzētu to redzēt, bet viņas taču neko neredz, toties viņu skatiens trāpītu tev. Es neesmu arī pārliecināts, ka sfinkses paklausa bērnišķīgajai ķēzarienei. Varbūt sfinkses stāv pāri viņai. Nezinu. Tas viss ir ļoti apšaubāmi. Tātad, ko tu man ieteiktu? Atreiz gribēju zināt. Tev vajadzēs darīt to pašu, ko visiem. Gnoms atbildēja. Jāgaida, ko viņas izlems, nezinot, no kā šis lēmums ir atkarīgs. Atreiz domīgi pamāja, mazā urgla iznāca no alas. Viņa stiepa rokā mazu spainīti ar kūpošu šķidrumu. Otrā padusē bija daži saišķīši kaltētu augu. Kaut ko murminādama zem deguna urgla devās pie laimes pūķa, kas joprojām gulēja nekustēdamies. Gnomu sieviņa rāpās pa viņa ķermeni un mainīja kompreses uz brūcēm. Milzīgais pacients tikai vienreiz apmierināti nopūtās un izstiepās. Citādi šķita, ka viņš diezin vaino ārstēšanas, ko mana. Labāk būtu drusku palīdzējis, viņa aizrādīja Engivukam skriešus dodamās atpakaļ uz virtuvi, nekā sēdējis te un pļāpājis muļķības. Es ļoti palīdzu, vīrs sauca viņai nopakaļ. Varbūt vēl vairāk par tevi, taču tu to nekad nesapratīsi, vientiesīgā sieva. Un pavērsies pret Atreju, gnomu vīrs turpināja. Viņa spēja domāt tikai par praktiskām lietām. Lai paceltos mazliet augstāk, viņai prātiņš par īsu. Torņa pulkstenis sita 3. Ja tēvs vispār pamanīs, ka Bastiāns nav pārnācis mājās, tad
Vēlākais tagad tas būtu noticis. Nezinu, vai viņš ir uztraucies. Varbūt iet laukā un meklē dēlu. Varbūt jau ir paziņojis policijai. Beigās tiks pa radio izsludināta meklēšana. Bastiāns sajūta dūrienu pakrūtē. Un, ja patiešām tā, kur viņu meklēs? Skolā? Varbūt pat šeit, bērniņos? Vai viņš durvis maz bija aizslēdzis? Atgriezamies no toaletes. Bastiāns vairs nespēja atcerēties. Viņš piecēlās, lai paskatītos. Jā, durvis bija aizslēgtas un aizbultētas. Laukā jau pamazām sāka krēslot. Gaisma, kas krita iekšā pa jumta lūku, nemanāmi kļuva vājāka. Lai atbrīvotos no nemiera, Bastiāns mazlietiņ paskraidīja pa noliktavu šurpu turpu. To darot, viņš atklāja šeit lērumu mantu, kurām patiesībā nebija nekāda sakara ar skolu, piemēram, vecu sabelstu gramofonu ar tauri. Ej nu sazini, kad un kas to šeit atnesis? Izgreznotos zeltītos rāmjos kādā stūrī stāvēja vairākas glēznas, kurām gandrīz nekas vairs nebija redzams, izņemot vietu vietām kādu bālu seju ar bargu skatienu, kas lūkojās no tumšā dziļplāna. Tur bija arī rūsas sēsts svečturis ar 7 žuburiem. Tajos vēl bija palikuši resnu sveču gali, noauguši garām parafīna lāšu bārdām. Tad Bastiāns izbijās, jo kādā tumšā aizkaktē kaut kas sakustējās. Tikai otrais palūkojies, viņš saprata, ka tur stāv liels pusaklas spogulis, kurā viņš bija neskaidri saskatījis pats sevi. Bastiāns piegāja tuvāk un brīdi nopētīja sevi. Skaists viņš patiešām nebija. Resns augums, līkas kājas un bāla seja. Zēns lēnām papurināja galvu un skaļi sacīja: Nē! Tad Bastiāns atgriezās savā paklāju gultā. Tagad jau vajadzēja pielikt grāmatu tuvu pie acīm, lai varētu lasīt tālāk. Kur mēs palikām? Engivuks vaicāja. Pie lielajiem noslēpuma vārtiem. Atreiz atgādināja. Pārreiz. Pieņemsim, ka tev ir izdevies tikt cauri. Tad, un tikai tad, tev uzradīsies otrie vārti. Burvju spoguļa vārti. Es, kā jau teicu, no paša novērojumiem tev neko nevaru pateikt, bet gan tikai to, ko esmu uzzinājis no citiem. Šie vārti ir tik labi atvērti kā slēgti. Skan dīvaini, ko? Varbūt pareizāk būtu sacīt, ka tie nav ne slēgti, ne atvērti. Kaut arī tas nav mazāk dīvaini. Īsi sakot, runa ir par kādu lielu spoguli vai ko tam līdzīgu. Kaut arī šis priekšmets nav ne no stikla, ne no metāla. Nu kā īsti? To man vēl neviens nav spējis pateikt. Taču stāvēdams tā priekšā tu redzi pats sevi. Zināms, ne jau tā kā parastā spogulī. Tu redzi nevis savu ārējo veidolu, bet gan savu īsto iekšējo būtību, kāda tā ir patiesībā. Tām, kurš šiem vārtiem grib tikt cauri, tā sakot, jāiet pašam sevī. Un tomēr man šķiet, atreiz sacīja, ka šiem burvju spoguļa vārtiem ir vieglāk tikt cauri nekā pirmajiem. Maldi! Engivuks iesaucās un atkal sāka satraukti skraidelēt šurpu turpu. Milzīgi maldi, mans draugs, esmu piedzīvojis, ka tieši tādi ceļinieki, kas uzskatījuši sevi par pilnīgi nevainojamiem, kliegdami ir mukuši no briesmoņa, kas viņiem spogulī ņirdzis pretī. Vienu otru mums pat vajadzēja nedēļām ārstēt, pirms tas vispār bija spējīgs atkal doties atpakaļ uz mājām. Mums? Noņurdēja urgla, kas tieši nu pat gāja garām ar jaunu spainīti. Es arvien no jauna dzirdu mums, kuru tad tu esi ārstējis? Engivuks tikai atmet ar roku. Citi, viņš turpināja savu lekciju, acīm redzot bija redzējuši vēl kaut ko daudz briesmīgāku, un tomēr viņiem pietika drosmes iet cauri. Citus varbūt arī tas tik ļoti neizbiedē, taču viegli nenācās nevienam. Nekad nevar īsti zināt,
kas uz ko atstāja lielāku iespaidu. Katram tas ir citādi. Labi, Atreizs sacīja, un vai tomēr ir iespējams iziet cauri šim burvju spogulim? Ir iespējams, Gnoms apstiprināja. Protams, ir iespējams, citādi jau tie nebūtu nekādi vārti, loģiski, vai ne? Varbūt var arī pa ārpusi apiet apkārt? Atreizs ieminējās. Vai nevar? Var, Engivuks atkārtoja. Noteikti var, taču tad aiz tiem nekā vairs nebūs. Trešie vārti uzrodas tikai tad, kad ir iziets cauri otrajiem. Cik bieži, lai tev to saka? Un ko nozīmē šie trešie vārti? Te nu ir viss sarežģītāk. Vārti bez atslēgas ir cieti. Vienkārši cieti. Un viss. Tur nav ne kliņķa, ne roktura un ne atslēgas cauruma nekā. Pēc manas teorijas vienīgais durvju spārns, kas aizveras, neatstājot ne spraugas, sastāv no fantāzijas Selēna. Tu varbūt zini, ka nav nekā tāda, kas spētu sagraut, saliekt vai izšķīdināt Selēnu. Tas ir ciets kā akmens. Tā tad izkļūt cauri šiem vārtiem vispār nav iespējams. Lēnāk, manu zēnu, ir taču tādi, kas tikuši iekšā un sarunājušies ar Ujulalu, vai ne? Tātad šos vārtus ir iespējams atvērt. Bet kā? Klausies. Fantāzijas Selēns rēģē uz mūsu gribas spēku. Tieši mūsu griba ir tā, kas dara to tik nepakļāvīgu. Jo vairāk kāds grib tikt iekšā, jo stiprāk noslēdzas vārti. Taču, ja kāds spēj visus savus nodomus aizmirst un neko negribēt, tā priekšā vārti atveras paši no sevis. Atreizs nolaida skatienu un klusītiņām teica: ja tā ir taisnība, tad kā lai izkļūst tiem cauri, kā es varu to negribēt? Engivuks nopūsdamies pa māju. Es jau sacīju, vārti bez atslēgas ir paši sarežģītākie. Un ja nu man tomēr tas izdodas, Atreizs turpināja, vai tad es būtu nonācis dienvidu orākulā? Jā, Gnoms sacīja. Un es varētu runāt ar Ujulalu? Jā, Gnoms apstiprināja. Un kurš vai kas ir Ujulala? Nav ne jausmas, Gnoms atbildēja, un viņa acīs uzdzirkstīja dusmas. Neviens no visiem, kas pie viņas bijuši, negribēja man to izpaust. Kā tad iespējams pabeigt kādu zinātnisku darbu, ja visi noslēdzas mīklenā klusu ciešanā, ko plūds kaut vai sev matus laukā, ja tev tāda ir, ja tu līdz viņai izlaudzīsies Atrei, vai tad tu man beidzot to pateiksi? Labi, es mirstu vai nost no zinātkāres, un neviens pats man negrib palīdzēt. Lūdzu, apsoli man, ka tu to pateiksi. Atreizs piecēlās un lūkojās uz lielajiem noslēpumu vārtiem, kurus apspīdēja gaišs mēnesis stars. Es to nevaru apsolīt, Engivuk, viņš klusi sacīja. Kaut arī es labprāt tev apliecinātu savu pateicību, taču, ja nekād neviens nav stāstījis, kas vai kurš ir Ujulala, tad tam būs bijis kāds iemesls. Un kamēr es to nezinu, es nevaru izšķirties par to, vai šo noslēpumu drīkst zināt tas, kas pats nav stāvējis viņas priekšā. Tad taisies, ka tiec! Gnoms viņam uzkliedza, un viņa ačilis dzirkstīja. Nepateicība ir pasaules alga. Visu mūžu tu nopūlies pētīdams kādu noslēpumu, kas interesētu visus. Taču palīdzēt neviens nepalīdz, man vispār nevajadzēja gar tevi likties nezinis. Gnomu vīriņš ieskrēja mazajā alā, durtiņas ar sparīgu blīkšķi aizsirtās. Urgla nāca Atrejam garām un sīkiem smīkliņiem smiedamās sacīja: tas vecais cietporis ar izskaltušajām smadzenēm nebūtu tā nedomā. Viņš tikai kārtējo reizi ir briesmīgi vīlies savu smieklīgo pētījumu dēļ.
Viņš dikti gribētu būt tas, kas atminējis lielo noslēpumu slāvenais gnoms Engivuks. Nedusmojies uz viņu. Nē, Atreis attrauca. Pasaki viņam lūdzu, ka es no sirds pateicos par visu, ko viņš darījis manā labā, un arī tev es pateicos. Ja man būs ļauts, un ja es atgriezīšos, es katrā ziņā visu izstāstīšu. Vai tad tu gribi mūs pamest? Vecā Urgla vaicāja. Man jāiet, Atreis atbildēja. Es nedrīkstu zaudēt laiku. Tagad došos uz orākulu, paliec sveika, un sargi tikmēr laimes puķi Fuhūru. To pateicis, viņš pagriezās un devās prom uz lielajiem noslēpumu vārtiem. Urgla redzēja stalto augumu plīvojošā mētelī, nozūdam starp klintīm. Gnomu sieviņa metās viņam nopakaļ un sauca. Daudz laimes, Atrei! Taču viņa nezināja, vai zēns to vēl dzirdējis. Čāpodam atpakaļ uz savu mazo alu, Urgla purpināja zem deguna. Viņam tās vajadzēs, patiesi, viņam vajadzēs daudz laimes. Atreis stāvēja aptuveni 50 metru attālumā no klinšu vārtiem. Tie bija daudz lielāki nekā iztālēm varēja domāt. Aiz vārtiem pletās tuksnesīgs līdzenums, kas acīm nedeva ne mazāko punktu, kur aizķerties, tā, ka skatiens krita gluži vai tukšumā. Vārtu priekšā un starp abiem pīlāriem Atreis tagad ieraudzīja mētājamies neskaitāmus galvaskausus un skeletus. Tie piederējuši visdažādākajiem fantāzijas valstības iemītniekiem, kas gājuši cauri vārtiem un sastinguši uz mūžu no sfinksu skatiena. Taču ne jau tas lika Atrejam apstāties. Viņu apturēja sfinksu izskats. Šo to Atreis bija iemācījies sava lielā meklējuma laikā. Viņš bija redzējis gan skaistumu, gan briesmas, taču līdz pat šim brīdim viņš nebija zinājis, ka skaistums un briesmas var būt apvienots vienā veselumā, ka skaistums var būt briesmīgs. Mēnesis gaisma lija pār abām varenīgajām būtnēm, un kamēr zēns tām lēnām tuvojās, tās likās izauga bezgalīgi lielas. Atrejam šķita, ka sfinksu galvas sniedzas līdz pašam mēnesim, un izteiksme, ar kuru tās lūkojās vienotrā, ar katru soli, ko viņš spēra tām tuvāk, mainās. No varenajiem ķermeņiem pirmām kārtām no cilvēkiem līdzīgām sejām sprēgāja šausmu pilna, nepazīstama spēka strāva. It kā sfinksas nevis vienkārši pastāvētu līdzīgi marmora akmeņiem, bet gan it kā tās, kuru katru mirkli grasītos izzust un vienlaikus rastos no jauna. Un šķita, ka sfinksas tieši tāpēc ir daudz īstākas par īstāko klinti. Atreis sajuta bailes. Tās nebija tik daudz bailes par sevi no briesmām, kas draudēja. Tās bija bailes, kas pārauga viņu pašu. Atreis neuztraucās par to, ka viņu varētu ķert sfinksu skatiens un viņam uz visiem laikiem būtu jāpaliek noburtam un sastingušam. Nē, tās bija bailes no neaptveramā, no pārmērīgi grandiozā, no visvarenā tiešamības, kas darīja viņa soļus aizvien smagākus, līdz zēns jutās kā augsta, pelēka svina pieliets. Un tomēr Atreis gāja tālāk, viņš vairs neskatījās uz priekšu, viņš turēja galvu nokārtu un ļoti lēni, soli pa solītim, virzījās uz klinšu vārtiem. Un arvien varenāks kļuva baiļu smagums, kas spieda viņu pie zemes. Tomēr zēns gāja. Viņš nezināja, vai sfinkses ir aizvērušas acis vai ne. Nebija vaļas kavēties, viņam vajadzēja tikt skaidrībā, vai viņš saņems atļauju ieiet, vai arī šeit pienāks lielā meklējuma gals.
Un tieši tajā acu mirklī, kad šķita, ka nekāda gribas spēka vairs nepietiks, lai paspērtu kaut vienu vienīgo solīti, viņš sadzirdēja šo soli, atbalsojamies klinšvarkā. Vienlaikus bailes pagaisa pilnīgi visas, un atreiz nodomāja, ka viņš kopš šā brīža nekad vairs nejutīs baiļu, lai notiktu, kas notikdams. Atreiz pacēla galvu un redzēja, ka lielie noslēpumu vārti palikuši aiz muguras. Sfinkses bija izlaidušas viņu cauri. Priekšā, nieka 20 soļu attālumā, tur, kur pirmīt bija redzams tikai bezgalīgs tukšais līdzenums, tagad stāvēja burvju spoguļu vārti. Tie bija lieli un apaļi kā 2 mēnesis ripa, jo īstā vēl joprojām peldēja augstu pie debesīm un mirdzēja kā tīrs sudrabs. Bija grūti noticēt, ka vajadzēs spēt iziet cauri šai metāliskajai plaknei, taču atreiz nevilcinājās nemirkli. Zēns gaidīja, ka šajā spogulī, kā jau Engivuks bija brīdinājis, parādīsies nezin kāds šausminošs spoguļu attēls, taču atrejam, tā kā viņš bija atbrīvojies no visām bailēm, tas tagad nelikās pat ne uzmanības vērts. Tikmēr šausmu attēla vietā uzradās kaut kas tāds, ko viņš it nemaz nebija gaidījis un ko arī nespēja aptvert. Atreiz ieraudzīja kādu resnu bālu zēnu, aptuveni tikpat vecu, cik viņš pats, kas krusteniski saliktām kājām sēdēja uz paklāju kaudzes un lasīja grāmatu. Viņš bija ietinies pelēkā, noskrandušās segā. Šā zēna acis bija lielas un raudzījās ļoti bēdīgi. Aiz viņa pustumsā vīdēja daži nekustīgi dzīvnieki – ērglis, pūce un lapsa, un vēl attālāk kaut kas tāds, kas izskatījās pēc balta skeleta. Skaidri to nevarēja redzēt. Bastiāns apjēgdams, ko nu pat ir izlasījis, satrūkās. Tas taču bija viņš! Apraksts skanēja mats matā. Grāmata rokās sāka drebēt, nu gan viss bija aizgājis pārāk tālu. Nebija taču iespējams, ka drukātā grāmatā var būt rakstīts kaut kas tāds, kas bija saistīts tikai ar šo mirkli un ar viņu. Ik viens cits šajā vietā izlasītu tieši to pašu. Tas nevarēja būt nekas cits kā muļķīga sakritība. Kaut arī tā neapšaubāmi bija pārlieku dīvaina sakritība. Bastiān! Viņš skaļi sacīja pats sev. Tu pat tiešām esi fantazētājs, saņemies lūdzams. Zēns bija mēģinājis to pateikt iespējami bargākā intonācijā, lai gan balss mazlietiņ trīcēja, jo tik ļoti pārliecināts viņš tomēr nebija, ka tā ir vienīgi sakritība. Iedomājies tikai, viņš prātoja, ja viņi fantāzijā patiešām kaut ko par tevi zinātu, tas būtu pasakaini. Taču Bastiāns neuzdrošinājās to pateikt skaļi. Tikai mazs izbrīnas maidiņš gulēja Atreja lūpās, ieejot spoguļattēlā. Viņš bija drusku pārsteigts, ka tas, kas citiem bija licies nepārvarami grūti, viņam izdevies tik viegli. Vienīgi iedams cauri, viņš juta savādus, kņūdošus drebuļus, kaut gan pat nenojauta, kas patiesībā ir noticis. Proti, nonācis burvju spoguļa vārtu otrā pusē, viņš bija aizmirsis itin visu par sevi, par savu līdzšinējo dzīvi, par saviem mērķiem un nolūkiem. Viņš neko vairs nezināja par lielo meklējumu, kas bija viņu šurp atvedis, un vairs neatcerējās pat savu vārdu. Viņš bija kā jaunpiedzimis bērns. Priekšā tikai dažu soļu attālumā Atreiz ieraudzīja vārtus bez atslēgas, taču neatminējās nec šo nosaukumu, nec to, ka viņam bijis nodoms iziet pa tiem, lai nonāktu dienvidu orākulā. Atreiz vispār nezināja, kas viņam tur darāms, kas meklējams un kāpēc viņš ir šeit. Viņu bija pārņēmis vieglums un
Liela jautrība, viņš smējās bez iemesla, vienkārši aizlāpsajūtas. Vārti, kurus viņš redzēja sev priekšā, bija mazi un zemi, kā parasti vārtiņi. Tie stāvēja tuksnesīgajā līdzenumā gluži vientuļi, bez mūra apkārt. Un šo vārtiņu spārns bija aizvērts. Atreiz brīdi tos vēroja, tie likās darināti no metāla, kas spīdēja kā varš. Izskatījās glīti, tomēr pēc neilga laiciņa atreiz zaudēja par tiem interesi. Viņš apgāja vārtiņiem apkārt un aplūkoja tos no aizmugures, taču aizmugure pēc izskata neatšķīrās no priekšpuses. Tajos nebija arī ne kliņķa, ne atslēgas cauruma. Acīm redzot, šie vārti nebija verami, un kāpēc, lai tie būtu verami, ja nekur neveda, bet tikai vientuļi stāvēja? Jo aiz vārtiem pletās vienīgi tālais, gludais un pilnīgi tukšais līdzenums. Atrejam sagribējās iet prom. Viņš pagriezās atpakaļ, devās uz apaļajiem burvju spoguļa vārtiem un kādu brītiņu aplūkoja to aizmugures pusi, neaptverdams kāpēc. Viņš nolēma doties prom. Nē, prom! Bastiāns skaļi iesaucās. Griezies atpakaļ, Atrej, tev jāaiziet cauri vārtiem bez atslēgas. Taču tad atkal pagriezās pret vārtiem bez atslēgas. Viņš gribēja vēlreiz aplūkot vara nirdzumu. Tā Atrejs no jauna stāvēja vārtu priekšā, liecās pa kreisi un pa labi un priecājās. Viņš maigi noglauda ar roku savādo materiālu, tas šķita dzīvs un pat silts. Vārti pavērās spraugā. Atrejs izbāza cauri galvu un tagad ieraudzīja kaut ko tādu, ko pirms tam apejot vārtiem apkārt nebija otrā pusē redzējis. Viņš atvilka galvu atpakaļ un paskatījās vārtiem garām. Tur bija tikai tukšais līdzenums. Viņš vēlreiz ieskatījās caur vārtu spraugu un redzēja garu eju, ko veidoja neskaitāmas varenas kolonnas. Tās galā bija pakāpieni un citas kolonnas, un terase, un atkal kāpnes un vesels kolonnu mežs, taču neviena no šīm kolonām nebalstīja jumtu. Virs tām bija redzamas naksnīgās debesis. Atrejs izgāja cauri vārtiem un izbrīna pilns vērās apkārt. Viņam aiz muguras vārti aizcertās ciet. Torņa pulkstenis sita 4. Trūcīgā dienas gaisma, kas līdz šim iespīdēja caur jumta lūku, bija maz pamazām izdzisusi, bija kļūsi par tumšu, lai lasītu tālāk. Pēdējo lapusi Bastiāns bija spējis izburtot tikai ar grūtībām. Viņš nolika grāmatu malā. Ko lai tagad iesāk? Noteikti taču šajā noliktavā vajadzēja būt elektriskajai gaismai. Bastiāns, taustīdamies pa pustumsu, aizgāja līdz durvīm un ar rokām pārmeklēja sienu. Slēdzi atrast neizdevās. Arī otrajā pusē tā nebija. Zēns izvilka no bikšu kabatas sērkociņu kārbu. Viņam vienmēr bija līdzi sērkociņi, jo viņš labprāt tos dedzināja. Taču sērkociņi bija mitri, un tikai 4. aizdegās. Mazās uguntiņas blāvajā gaismā viņš meklēja elektrības slēdzi, tomēr tā nekur nebija. To Bastiāns nebija paredzējis. Iedomājoties, ka visu vakaru un visu nakti vajadzēs šeit tupēt pilnīgā tumsā, viņam sametās augsti no bailēm. Viņš gan vairs nebija nekāds mazais bērns, un mājās vai kādā citā pazīstamā vietā viņš nebūtu baidījies no tumsas, taču palikt te augšā šajā milzīgajā noliktavā ar visām šīm nepazīstamajām mantām, tas bija kaut kas gluži cits. Sērkots viņš apdedzināja zēnam pirkstus, un viņš to aizmeta prom. Kādu brīdi Bastiāns tikai stāvēja un klausījās, lietus bija mitējies un grabinājās vēl pavisam klusītiņām pa lielo skārda jumtu. Tad zēns atcerējās sarūsējošo 7 žuburu svečturi, kuru bija atklājis grabažās. Viņš taustīdamies aizgāja uz to vietu, sameklēja svečturi un atstiepa pie saviem vingrošanas paklājiem. Bastiāns aizdedzināja resno sveču daktis, visas 7. Un telpa tūliņ pieplūda ar zeltainu gaismu. Liesmas klusītiņām sprēgāja,
un caurvējā dažkārt šūpojās. Bastiāns uzelpoja un atkal paņēma grāmatu.